Kas notiks ar vecajiem īres līgumiem? Īpaši aktuāli tas ir īrniekiem un izīrētājiem denacionalizētajos namos, kur spēkā ir beztermiņa padomju laika īres līguma ar neatbilstošām īres cenām. Īres līgumi, kas noslēgti līdz 21. gada 30. aprīlim, izīrētājiem un īrniekam vienojoties, grozāmi līdz 26. gada 31. decembrim. Ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par cenu vai līguma termiņu, jo iepriekš noslēgtais līgums ir bez termiņa, ir jāceļ tiesā prasība ne vēlāk kā līdz 26. gada 31. decembrim. Līguma termiņu tiesa noteiks pēc sava ieskata, bet ne ilgāku kā līdz 36. gada 31. decembrim. Kas notiek, ja ne īrnieks, ne izīrētājs neceļ tiesā prasību par īres līguma termiņu noteikšanu līdz 26. gada 31. decembrim, kā iepriekš tika teikts? Tiek pieņemts, ka šāda īres līguma termiņš ir 36. gada 31. decembris. Tātad ilgākais iespējamais periods, kurā īrnieki ar vecajiem īres līgumiem varēs dzīvot izīrētajās telpās, ir 36. gada 31. decembris.